Tā, mēs esam pie Vangas piemiņas vietas. Dižās vulgāru dziednieces, gaišreģes, pareģotājas, tautas zālīšu zinātājas Vangas piemiņas vietas, jo gars jau nav zemē, gars ir vidē. Šeit ir Vangas iesvētītā baznīciņa vai dievnams, sauksim labāk tā. Un vienmēr tik daudz cilvēku, kas šeit plūst, lūdzoties Vangai svētību par sevi, par saviem mīļajiem, par tautu, par bulgāru tautu, par mieru virs zemes. Un tie, kas atbrauc no ārvalstīm, tie lūdzās par savu, piedomā pie savas zemes. Arī es piedomāju pie Latvijas. Lai pasaulē uzplaukst miers un sapratne. Lai Latvijā cilvēki, tieši tautas vadītāji, nāk pie skaidra saprāta un dara savai tautai labu. Ne uz iznīcību, bet uz izaugsmi, lai palīdz savai tautai. Un lai vairāk tiek mācīts tieši šis skolās, šeit tieši šis pateicības moments, mīļums savstarpējs ģimenēs, lai miers un veselība pārsteigā Latvijas zemi un apgaismo mūsu tautas, mūsu latju tautas vadoņu prātus. Lai viņi kļūst gaiši, saprotoši, savu tautu mīloši, latju tautu mīloši. Lai latvietis savā zemē top cienīts. Lai tēvu zinības, lai top godā celtas. Lai visas bailes, visi mīnus, visas negativitātes izgaist, pazūd, izšķākst. Uz visām debes pusēm. Lai latju tauta uzzied smaržīgiem ziediem, lai tautas vadoņi gaiši kļūst, apgaismoti, ar dievišķo gaismu caurausti, apvīti, spēj gudrus likumus dot, uz izaugsmi, uz attīstību. Un ne uz pretējo pusi. Lai veselība, pozitivitāte, prieks apņem cilvēkus. Latju zemē, Latvijā un citās valstīs. Vienīgais mūsu uzdevums būt priecīgiem, laimīgiem, apmierinātiem un pateicīgiem par to, ka mēs esam. Tātad vienīgais zemes cilvēku uzdevums būt priecīgiem, laimīgiem, apmierinātiem un pateicīgiem par to, ka mēs esam. Tāds ir mūsu uzdevums virs zemes, dots no tiem, kas no kuriem mēs nācām, no radītāja, no visaugstākā radītāja. Mēs esam nākuši mācīties, pieņemam mācību, būt priecīgi, laimīgi, apmierināti un pateicīgi par to, ka mēs esam.